16. oktobra Ogres novada domes ārkārtas sēdē tika pieņemta Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Ogres novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas kārtība, kuru sagatavoja domes deputātu izveidota komisija. Šobrīd ir tā, ka ir jāveic ikgadējā darbinieku darba izpildes novērtēšana. Spēkā ir iekšējie Ogres novada pašvaldības noteikumi, kas spēkā stājušies 13. gada 13. martā, bet šie noteikumi paredz darbinieku novērtēšanu, tikai administrācijas darbinieku novērtēšanu. Nav noteikta pašvaldības izpildu direktora darba kārtības novērtēšana, un pašvaldības iestāžu darbiniekiem iestādes vadītājs var izdot savus iekšējos instrukcijas reglamentus, kādā veidā notiek darbinieku novērtēšana. Lai turpmāk novērstu situāciju, kad ir dažādos veidos darbinieki tiek vērtēti, šodien tika prezentēts jaunās kārtības projekts, kurā ir paredzēta viena kārtība visiem pašvaldības darbiniekiem. Tas ir gan pašvaldības administrācijas, gan pašvaldības iestādes un arī pašvaldības izpildu direktora darba izpildes novērtēšana. Šī kārtība paredz, ka tiek vērtēti darbinieka mērķi un uzdevumi konkrētam gadam, izņemot fiziskā darba veicējiem, sētniekiem, apkopējiem un citiem maz kvalificētiem darbiniekiem. Vienkopus tiek vērtēti tādi kritēriji: amata pienākumu izpilde, kompetences, profesionālā kvalifikācija un pieredze. Šo novērtēšanu var veikt tiešais vadītājs vai speciāli izveidota komisija. Kompetences, darbinieku vērtējumās kompetences attiecīgajā gadā tiek noteiktas, tad rīkojam apstiprināt darba izpildes plānu, un tās var mainīties. Ja vienu gadu, piemēram, bija svarīgāk vērtēt sadarbību vai komunikāciju ar klientiem, tad nākamajā gadā varbūt ir cita prioritāra kompetence, piemēram, pārmaiņu vadīšana. Un tātad uz konkrēto novērtēšanas periodu tiek piedāvāts iespēja izvēlēties vērtējumās kompetences. Kas nāk būtiski klāt šajā kārtībā, tas, kad ir paredzēta aptauja par darbinieku kompetencēm, bet nevis par konkrēto darba izpildes gaitu, jo darba izpildes gaitas labāk pārzina tiešais vadītājs, kādā veidā tas darbinieks ir, kā viņam bija jāveic, bet kompetences mēs aicinām, iesakam apjautāt kolēģus, augstāk stāvošus vadītājus, citus vadītājus, sadarbības partnerus, klientus, kā arī Ogres novada iedzīvotājus. Jo daudzas pašvaldības iestādes tieši ir saistīts ar Ogres novada iedzīvotājiem, sniedzot viņiem pakalpojumus. Tad dienā ar viņiem komunicē un, piemēram, novērtēt atsaucību, orientāciju uz klientu, komunikāciju, iniciatīvu, tad būtu ļoti liederīgi un vērti iegūt arī šo Ogres novada iedzīvotāju viedokli, vērtējumu. Jaunā kārtība stājas spēkā jau no 16. oktobra, un tuvāko dienu laikā tiks pielietota arī praksē. Sintija Lukša, Jānis Akmeņkalns, Ogres televīzija.